arī šeit, man liekas, tas tāds, nu, tā kā ir izjusts kaut kas, kas piesaista tevi, un tāpēc ir Ogres novads un šīs brīnišķīgās mājas ar šo brīnišķīgo auru, kas ir, nu, kur ozola, kur ir tā kā viss šī ielai, un tas šķūnis vēl, tas viss man tādu dod tādu, man liekas, tādu, nu, foršo, tādu eiforiju, es jūtos šeit laimīga. Laimes sprīdīts atgriežās mājās, lāpsta ir jau pāri plecam. Sveicināti, mans vārds ir Vineta Zālīte, esmu remigrants, kurš atgriežās no Anglijas, un esmu bijusi ārpus Latvijas vairāk kā 19 gadus. Un esmu iegriezīsies Meņģelē laukos un baudu šo skaisto lietu, lai mums visiem būtu tik foršas vietas. Un ja jums nav, brauciet ciemos. Šī teja sastāv no pelešķiem, āboliņa, raspodiņiem, ceļmallapa un piparmētra. Kāpēc šīs tejas? Tāpēc, ka ir sācies rudens un sākās augstēšanās laiks, un tāpēc mums vajag būvēt imunitāti. Un tas ir mans savu veidu hobijs, jau ilgstoši manā dzīvē bijis, un tāpēc man ir arī lauki šodien. Un tas ir mans nākamais mērķis, ko es sasniegšu iespējams nākamajā gadā. Darbošos vairāk ar tējām un piedāvāšu arī cilvēkiem dažādas iespējas meistarklasēs un arī tā tālāk. Patreiz neizpaudīšos, jo vēl nekas nav, bet viss tikai top tādā veidā. Man ir prieks jūs pacienāt ar šo tēju, ceru, ka jums garšos. Un, nu, ābolmaizī, diemžēl, man nav pašcepta, bet mums ir ko ieturēt mazliet stiprumiņu, lai mēs varam izstaigāt visas takas Meņģeles aiz tik līdz muzejam un arī līdz drošu tiltam. Tas ir mūsu plāns šodienai, kuras jūs vilkšu, vadāšu un staidzināšu un likšu jums elpot svaigu gaisu, ekoloģiski svaigu gaisu. Tā lūk. Super. Pie jums šeit ir ļoti jauki. Kā jūs nokļuvāt līdz Meņģelei un līdz šīm mājām? Es meklēju māju. Vispār es piepildīju savu sapni, kas ir mērķēts uz laukiem. Bija plānots, ka mēs tā kā uz Kurzemi vairāk dosimies, bet beigās sanāca tā, ka šo īpašumu atradām novembrī. Un tā, ka mēs pirmoreiz atbraucām viņu apstīties, viņš bija pilnīgākā sniegā pirmajā iesnidzis, un viņš bija tik dievīgi skaists, kad es vienkārši izlēmu un sapratu, ka es to vēlos šeit, un te ir tāda, man liekas, fantastiskākais miers, tāds iegūtais pasakains skati, un tā mēs izlēmām, ka mēs paņemsim šo māju, tā mēs te tagad jau 2 gadus dzīvojamies. Ozoli jau paši pa sevi vienkārši neaug tāpatās. Viņi ir kaut kādā domāti, un šiem ozoliem ir nenormāli daudz gadu, cik es saprotu no tā apjoma. Un tas īpašums viss pieder šeit, viņš bija viss aizaudzis šeit, to es esmu tagad pa 2 gadiem ar to savu palīgu. Visu šeit esam iztīrījuši, uztaisījuši, ka mums jau ir tā kā jau ugunskura vieta, kur mēs svinam Jāņus jau 2. gadu, un tā būdiņa ir tehniskā būdiņa. Un ar laiku man šeit ir lieli plāni, un es viņus uzbūvēšu vienu dienu. Un es jūs uzaicināšu, tad, kad būs gatavs kaut kas, nu, piemēram, kino vakars. Super. Ārā. Būsim. Tā kā, būsim. Jā, un tad man sajūtās šī vieta tāda ārkārtīgi spēcīga, ar tādu spēku, ka tu esi bijis daudz gadus prom no mājām, un ka tu vari iegūt šeit atbraucot to pasakaino mieru, to relaksāciju un to iedvesmu, un kāpēc tieši laukos un kāpēc tieši šajā īpašumā, jo šeit ir tāda sazemēšanās, man liekas. Es, kad atbraucu vasarā,
es vienmēr novelku kājas un skrienu lejā tur un ap basām kājām, kamēr es dabonu apakaļ, un tāds uzreiz, cik forši! Te ir tomēr mājas un tāda sajūta, lai arī manas mājas, manas dzimtes vispār, dzimte ir celsies Zemgalē. Pat es esmu dzīvojusi Rīgā, tad ar bērniem gadus nodzīvojām Robežos, 20 gadi, nepilni 20 gadi ir Anglijā jau. Tā kā jā, tā mēs esam. Ņemsim to maizīt līdzam tagad un iesim pabarosim mūsu skaistās zivs, un es jums vēl pastāstīšu stāstu, bet iesim pa šejiem, lai mēs nenokrītam. Un mums ir ļoti liels spēks, tā kā sadarbības spēks ar biedrību, ar Meņģeles pašvaldību, kas ir ārkārtīgi fantastisks atbalsts, un tev kā atbraucējam, kad tu atgriezies no esošās prombūtnes ilgstoši, ka tev ir tāds atbalsts, tas ir, man liekas, tāds, ka tevi pieņem kā mājās, un tas ir tik forši šeit. Es domāju, ka daudzās vietās tā vēl nav, bet es visiem iesaku, lai tāds būtu, lai veltītu šiem cilvēkiem, jo mēs esam šeit vajadzīgi vairāk vai mazāk, gribam mēs vai ne, bet tie, kas uzņemās un tā kā iedvesmojās tomēr un tā kā uzdrošinās atbraukt mājās, man liekas, tas ir tik, tāds fantastisks. Un, ja tev ir vēl kas atbalsta, vispār brīnišķīgi. Lūk, tātad šeit jau mums šogad noticis mākslinieciskais plenērs sadarbībā ar Daiga Ūsiņa. Un mums notika šeit šogad jau mājas kafejnīcas dienas, kas bija ārkārtīgi fantastiski, skaisti apmeklētas. Lūk, un tad tas stāsts ir tāds, ka, tagad ir tā, kad es atgriežos, tad es arī centīšos atbalstīt, mēģināt palīdzēt cilvēkiem saprast vai uzdrošināties varbūt tās. Jo es arī neesmu pilnīgi vēl atgriežusies, es arī tikai esmu tā kā 60% atpakaļ, tā varētu teikt, apmēram 60%. Nav daudz palicis, bet, jā, tāpēc, kad gadi, darba laiks ir bijis 20 gadu ārpus mājām, ir jāsakārto dokumentācija, ir jāsaprot, ka tu tiešām to vari, ka tev tur ir jābūt, bet nevajag baidīties. Man liekas, ka tas ir tāds pats galvenais, ko tu vari, nebaidies. Ja tavā sirdī ir, ka tu gribi būt mājās, mēģini, dari, tu neko nezaudēsi. Tu pazaudēsi gadu, 2 no tā visa. Pēc tam jau tu vari atgriezties jebkurā citā pasaules malā un turpināt, tā kā būt ārpus mājām. Bet, ja tā sirds ir, ka gribās, mēģini. Nebaidies. Visi runā par politiku, valstī ir tas un šitas un tā un šādi. Jā, bet kur nav? Pasakiet, kur nav maizīt bez garoziņas. Viņi ir visur reāli, visur pilnīgi. Jā, un man ir tāda laikam palaimējies, ka es varu būt šeit, laukos, piepildīt savu dzīves sapni. Bet tad sanāk tagad, kad jūs esat šajā procesā par atgriešanos, jūs tad izmantojat reemigrācijas konsultantus? Jā, es izmantoju gan Rīgas, gan arī man ir Vidzemes, jo pa cik lauki ir šeit, bet deklarācijas vieta ir pie Rīga. Tāpēc man ir bišķiņ tā kā, tādas 2 vietas, es uz 2 šūpolēs uz 2 pusēm. Bet es domāju, ka ar laiku tas sakārtosies dzīvē un būs viss tā, kad es būšu pilnībā šeit. Un, tā kā, arī par reemigrācijas koordinatoriem ir ļoti liels pateicības vārds, varētu teikt. Viņi tiešām ir ļoti atsaucīgi, viņi tiešām ļoti ir izpalīdzīgi. Noteikti jebkuram ieteiktu griezties. Kā jūs viņus atradāt? Kā jūs zinājāt, ka jāmeklē? Es Vidzemīs atradu īstenībā caur internetu. Es atradu Inga Madžula
Un caur viņu es viņai vienkārši uzrakstīju, viņa tik ārkārtīgi ātri atrakstīja man atpakaļ. Es biju pilnīgi pārsteigta un mums ir tik ļoti foršas tagad tādas sakari radušies, izveidojušies. Un viņa arī veido šos tīklojumus. Un mums arī šogad bija, mēs salidojām šeit, kas atbrauca. Mēs bijām 11 vai 13 cilvēki. Bija patīkami. Un es domāju, ka arī šis ir ļoti vajadzīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka savējie sapratīs. Ja tu atrodi viens otru, kas ir atgriezies, un tu vari padalīties ar savām iespējām, ar savu to, ar to, kas tev ir, ar tavu stāstu, jo katram ikvienam ir savs stāsts, un katrs ir atgriezies kāda iemesla dēļ, kāpēc viņš ilgojas pēc mājas, vai kāpēc viņš gribējas atpakaļ būt. Jo mēs jau esam tikai cilvēki, tikai cilvēki. Un man liekas, tas ir tik, kā lai saka, forši. Tu sajūti sevi piederīgu Latvijai, piederīgu apkārtējiem. Tas ir ļoti svarīgi. Man liekas, ka tad, kad tu atgriezies, lai tu nesajustos, man te neviens negaida, ja? Un tad, kad tu izveido tādas vietas, kur tu vari sevi satikt, kur tu vari sevi ieraudzīt, vai tu redzi kā citiem, varbūt pat palīdzēt kādam. Ja? Tā kā tas ir ļoti, man liekas, svarīgi. Ļoti. Un tas ir tāds, man liekas, superīgākais variants, kā var. Un tas ir baigi labi, ka tā Latvijā vispār ir izveidots šobrīd, jo, jā, mēs runājam 15 gadus atpakaļ, es jau gribēju atgriezties, tad tā nekā nebija no tāda. Un tad bija tā, ka, ok, labi, es tā kā vēl pagaidīšu vēl, tā kā laikam nav mans laiks. Bija tas tāds periods, kad pagāja 5 gadi, kad es biju Anglijā. Un man bērni tā kā jau paaugās, viņi sasniedz savus 18, viņi tā kā jau sāka visu bīdīties pa savu, tā kā, un es domāju, varbūt es varu atgriezties, bet tad es satiku savu dzīvesbiedru, tagadējo, ar kuru mēs esam kopā, viņš ir trimnieks, un viņš man iesvilka un iesaistīja atpakaļ. Viņš teica, pagaidi, 1 gadiņu nebrauc vēl projām, paskatīsimies, varbūt mēs kaut ko vēl varam, jo kas man nebija, ka es aizbraucu, man nebija ne angļu valodas, man nebija tādas īpašas iespējas neko vairāk darīt, kā strādāt rūpnīcā, kādā fabrikā vai kādā augstā noliktavā, kaut kā pakot vai tur, mēs esam tik daudz izgājuši cauri, mums ir vēl joprojām daudz saites palikuši ar tiem cilvēkiem, kuri ir atgriezušies atpakaļ. Un mēs esam tik daudz darījuši, smagus darbus. Un tāpēc, man liekas, ir kaut kāda iespēja, kad es vēlos būt atpakaļ mājās, kad es šeit rodu to mieru, man nav tā saskarsme vairs, man nav tā valoda jārunā svešā, es varu runāt savā valodā. Un tas man iedod tādu foršu gandarījumu, tādu, ka un tad es arī esmu sapratusi, ka es gribu kaut ko iedot Latvijai, šiem varbūt kādā darba vietā, kur es varbūt tās iestāšos kādu, kad es pavisam atgriezīšos, kad es iegūšu kādu iespēju, jo es domāju, ka medicīnā vienmēr visi cilvēki ir ļoti vajadzīgi, un man ir ļoti daudz apgūtas lietas, ko es varu darīt medicīnā, es varu būt pat ģimenes ārsta palīgs, vai pat medmāsas palīgs. Bet atkal atgriežoties, tev ir bišķi jāpārkvalificējās, es esmu gatava, jo tas ir savā valodā, man vairs nav tās bailes vai tās nepārliecinātības, ka es to nevarēšu, ja, jo valoda ir terminoloģija, tev ir jāsaprot, tev ir jāzina, tev ir jābūt tiešām pārliecinātam, ka tu pareizi saproti citā valodā. Latviešu valodā iespējams, ka tas varētu būt vienkāršāk. Tā kaut kā. Lūk. Jo visu savu bērnību es esmu vairāk vai mazāk bijusi gan Ērgļos, Jumpravā mācījos, gan pēc tam mēs bijām robežos dzīvojām, ja, un tas viss ir mani bijis sasaistīts, un iespējams tāpēc es atradu, ka man šeit apkārtnē ir ļoti daudz cilvēku pazīstam, kā mani klases biedri, kā skolas biedri no Jumpravas, ja, un arī ļoti daudz draugu šajā pusē.
Jo tad, kad es paskatījos uz Kurzemi, jā, mums ir tur arī draugi, daudz draugu, arī daudz, bet nav tādi draugi. Tie ir nākuši dzīvē, bet šie ir visi bijuši šeit vairāk tā kā bērnībā, kad tu esi bijis skolā, skolas laikā un tā. Tāpēc, man liekas, arī šeit, man liekas, tas tāds, nu tā kā ir izjusts kaut kas, kas piesaista tevi, un tāpēc ir Ogres novads un šīs brīnišķīgās mājas ar šo brīnišķīgo auru, kas ir, nu, kur ozola, kur ir tā kā viss šī ielai un tas šķūnis vēl, tas viss man tādu dod tādu, man liekas, tādu, nu, foršo, tādu eiforiju, es jūtos šeit laimīga. Laimes sprīdīts atgriežās mājās, lāpsta ir jau pāri plecam. Nu, lūk, mēs varam iet arī šķūni paskatīties, un paskatīsimies arī to pusi. Aizbraucu, interesanti bija vispār, kāpēc aizbraucu. Vairāk vai mazāk ģimenes dēļ. Mans vīrs bijušais aizbraucu uz Angliju pirmais ar tādu kā cilvēku iedvesmu, un tanī laikā sākās mums tie pārmaiņas laiki. Pārmaiņu laikā bija ļoti neskaidra situācija, kas notiks, kā mēs dzīvosim tālāk. Mēs ieguvām neatkarību, bet tā visa dzīve bija tik ļoti sašūpota, un man bērni bija tad pavisam tādi, nu, vēl pusauģu gada vecumi tādi, 12, 13, 14. Un tad mēs, bijušais vīrs aizbrauc vispirms, un es aizbraucu pēc pusotra gada, kad viņš jau bija tur vai 2 gadi jau nodzīvojis. Viņš teica, nu, varbūt tās varam pamēģināt, varbūt bērniem labāk, un man bērni arī piekrita tā kā tam visam, kad, nu jā, forši būtu te. Un arī izglītību mēs varējām iedot viņiem. Man bērni, teiksim, meita ir beigus Londonas vienu no augstskolām, un viņi šobrīd arī dzīvo un strādā tur. Puika man inženieris, un ko viņš tikai nedara, jā, ieguvis arī tur visu to. Es domāju, ka ja mēs būtu bijuši Latvijā, es tā tikai tagad domāju, kad diez vai mēs būtu varējuši iedot tik daudz viņiem, cik viņi ir paņēmuši no turienes. Tas ir savs pluss, ko mēs esam ieguvuši, un tas iespējams arī tā aizbraukšana bija vairāk saistīta ar to ekonomisko situāciju Latvijā, kas bija. Un pēc tam jau vienkārši tu sāc domāt. Nu, tad, protams, mums bija tāda maza krīzīte, un tad mums arī daudzas lietas un vietas bija, kā lai saka, jāmaina. Tad bērni meita man aizgāja koledžā mācīties Londonā, un tā mēs tur mēs pašķīrāmies. Un tad, kad es iepazinos ar savu draugu pēc 5 gadiem, tagadējo manu dzīves biedru Māri, tad es jau stāstīju pirms tam, bet es atgriezīšos. Tur es iekļāvos, jo viņš ir dejkopas vadītājs Kamoliņš, tur sākās kultūra, tur sākās apgūšana, kas mēs esam, un tur bija tās kopienas, kuras mēs atradām, biedrības jau pēc tam veidojās Daugavas Vānagi, Latviešu Nacionālā padome, Lielbritānijā, viss tas, tagad tas ir jau mainījuši nosaukumus, Daugavas Vānagi vēl ir, bet kopējais tas viss bija ļoti interesanti, ļoti forši. Viņš ir joprojām, jo Kamoliņš vēl joprojām dejo vienu no vecākajām grupām, deju kopām. Tas ir liels lepnums mūsu latviešiem, jo īstenībā aizbraucot no Latvijas, es pa kultūru daudz neko nezināju. Varbūt tad es sāku saprast arī tās mūsu bagātības, kas mēs esam latvieši. Un man liekas, ka tā latvieši, tas iekšējais spēks, tā mūsu sanākšana tomēr, lai mēs arī neesam daudz, mēs neuzdrošinamies bieži vien, bet es domāju, ka tas ir saistīts ar to audzināšanu, ka mēs esam auguši Padomju Savienībā, kad bija citādi laiki. Tagad tas viss ir pavisam savādāk. Ļoti daudziem cilvēkiem ir kāds varbūt tās naids pret Latviju, pat aizbraucot, tāpēc, ka viņam kaut kas nav
paveicies, vai viņš kādā veidā nav kaut ko sasniedzis, ko viņš ir vēlējies. Un tieši tāpēc, man liekas, ir jādod cilvēkiem iespēju. Nāc, atgriezies, ja tu vēlies. Pamēģini vēlreiz. Nebaidies. Jo tā ir dzīve. Tā ir tikai tava vienīgā dzīve tavā dzīvē. Jā, varbūt ir bail, bet kāpēc baidīties? Es teicu, ka, ja būs karš šeit Latvijā, tas būšu palīgs vismaz kā medmāsai. Arī tās būs divas savs rokas. liederīgums. Tieši tā. Un līdz ar to, man liekas, tas ir, ar ko var cilvēks sevi vēl iedot Latvijai, ar to, kad mēs esam šeit. Mūsu rokas, mūsu galva, mūsu pieredze ir ļoti svarīga arī šodien, lai mēs varētu attīstīt tālāk, lai mēs varētu iedot Latvijai kā tādu lielāku atbalstu. Jā, jo cilvēki šeit ir noguruši gan no tā sistēmas, kāda viņi ir, vai kas, kā mēs to visu saprotam, bet lai mēs neko neņemsim, ja mēs neko nedosim, tad mums arī nekas neattīstīsies, un mēs varbūt varam lēnā garā to veidot, palīdzēt, darīt, radīt prieku cilvēkiem ar tādu savu dzīves atbalstu, ar to savu dzīves pieredzi, ko mēs esam ieguvuši tur, kas mums ir iedots. Tas ir arī mans mērķis, kāpēc arī varbūt es esmu atgriezusies tā kā ceļā uz atgriešanos, jo es gribu kaut ko iedot, jo es gribu padalīties ar to, kas man ir. Tā pieredze ir ārkārtīgi. Es to varētu stāstīt 3 dienas, jums par visu to, jā. Bet es ļoti lepojos, ka es esmu latvieta, ka es varu būt mājās, kad man ir tāda iespēja. Un es esmu ļoti pateicīga ikvienam cilvēkam, kas ir apkārt. Man bijis draugi. Ik viens var vienmēr pajautāt. Ikvienam varu iedot kādu palīdzību vai atbalstu vai ieteikumu vai tieši tāpat kā jebkurš no remigrācijas koordinatoriem tevā novadā. Man liekas, tas ir tik svētīgi, ka tev ir tas spēks, kas tev dod to uzdrošināšanos. Un tāpēc es vienmēr gribu teikt cilvēkiem, šīs ir mūsu mājas tā vai tā, vienalga, kur mēs atrodamies. Un iespējams, ka pienāks kāda diena, kad mēs varam iekāpt, aizmirst tās sāpes, aizmirst tās, kas mums ir sāpinājis no mūsu valsts, un atgriezties vai iegriezties šeit, un tomēr pabaudīt mūsu zemi, jo zeme, mūsu dzimtene jau nav vainīga pie tā, kad ir bijis kādas sāpes pārnestas, vai kādam ir bijis nodarīts pāri, vai kāds ir aizkustināts par kaut ko, vai bijis, ļoti daudz viedokļu varētu būt, ļoti daudz iespēju, bet šis ir tas mirklis, kad es varu teikt tā, ka uzdrošinieties, kā valoda, kā zeme, nekad nevar aizmirst. Viņa ir svēta priekš mums, kur mēs dzimstam, kur mēs rodamies, kur mēs uzaugam. Un neturiet ļaunu uz zemes savu dzimteni, bet ja kaut kas ir bijis slikti vai kaut kā, teiksim, cilvēkiem nav gājis šeit Latvijā, mēģiniet vienalga. Iedrošiniet sevi, uzdrošinieties un griežieties pie mums, kas mēs esam atgriezušies. Mēs esam šeit priekš jums, lai jūs atkal atbalstītu, pabalstītu, jautājiet, mēs palīdzēsim, jo nekas nav viegli. Viss ir ar iespēju, robežu iespējām. Ko varam, to daram, kā sacīt jāsaka. Tātad sastapu arī Anglijā trimniekus, kas bija gan izsūtītie un kuri bija pēc kara iebraukuši Anglijā. Un kad tie cilvēki stāstīja savus stāstus, kā viņiem ir gājis, un tad mēs stāstam šodien, kā ir mums gājis, kā mums ir. Ir atšķirība tā starp mums un viņiem. Viņi nekad nevarēja atgriezties mājās, un tā bija viņu vislielākā sāpe. Ik viens cilvēks, kurš man stāstīja viņu dzīves stāstu, vienmēr ir raudājis par to, ka viņiem Latvijā nebija iespējas atgriezties. Tad mums šodien ir tā iespēja atgriezties, un mēs varam būt par to laimīgi. Un pateicīgi, ka dzīve mums ir iedevusi tādu iespēju iekāpt Ryanairā un 2,5 stundas un atbraukt mājās. Esam droši, uzdrošinam sevi, iedrošinam sevi un atgriežamies. Dodam arī Latvijai no sevis lielu spēku,
varu, uzdrīkstēšanos pateikt, kad mēs esam latvieši un nebaidamies ne no kā. Mēs esam spēcīgi, mēs vienmēr esam turējušies kopā un mēs arī turēsimies visi kopā. Mēs esam vajadzīgi Latvijai.